Katram medicīnā ir savs sākums. Kādam tas sāks uzreiz pēc skolas, kādam pēc vairākiem gadiem citā profesijā, un kādam tas ir nākamais solis jau iesāktajā ceļā. Daudz domā, ka ārsta palīgi ir tikai ārsta asistenti. Patiesībā tā ir ļoti atbildīga un nopietna profesija, kur jāspēj ātri rīkoties. Kad es beidzu mācīties vidusskolā, es zināju, ka nākotnē vēlēšu strādāt medicīnā. Šeit ir tik daudz praktiskās nodarbības, ka es jau pirmajā kursā biju gatava strādāt slimnīcā. Mana pirmā profesija medicīnā bija māsu palīgs. Kad izlēmu, ka gribu turpināt un pilnveidoties, atnācu iestājos savā foršajā koledžā uz ārsta palīgiem. Neatkarīgi no tā, vai medicīnā spēr pirmos soļus, vai turpina jau iesāktu ceļu, šeit ir iespēja augt soli pa solim. Es mainīju profesiju. Agrāk strādāju juridiskajā jomā. Šodien es apgūstu farmāciju un sapratu, ka tas ir mans īstais ceļš. Medicīnā nekad nav par vēlu sākt no jauna. Rūpes par veselību nav tikai slimības ārstēšana, bet ļoti liela nozīme ir profilaksei un rehabilitācijai. Masāža palīdz saglabāt labu pašsajūtu, uzturēt ķermeni formā un sniedz atbalstu rehabilitācijas procesā. Tiem, kuri jau strādā nozarē, koledža piedāvā iespēju turpināt izglītību un apgūt arvien jaunas specializācijas. Dažiem tas ir pirmais solis medicīnā. Citiem tā ir iespēja apgūt profesiju īsā laikā un sākt darbu nozarē. Es biju students šajā koledžā un tagad esmu lektore. Dalos zināšanos ar saviem kolēģiem un studentiem. Un es arī. Un arī es. Neatkarīgi no tā, vai tikai sāc, maini profesiju vai attīsti jau esošo karjeru, tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.